Jā, koķi. Jā, man arī liekas. Jā, ir koķi, jā, redz viņu. Koķi, jā. Vīnes. Nu, demon kaut nav. Pie mājas klāt. Vai! Jā. Jūs atcerieties Goļmaņa naudas vagoni? Atceros. Konvertējumos rūpes, kur aizgāja. Jūs zināt, kur viņi aizgāja? Nezinu, dzirdēju, ka uz Krieviju. Ne tikai. Bet ko jūs par to domājat, par otro pārdalīšanu? Viņš iznīcināja valsti, respektīvi pārdeva pa santīmiem, pa latu visu, un pēc tam rūpniecība iznīcināja atkal tas pats turpinās. Nu, variants kāds. Bet tīri personīgi. Nē, nu, personīgi. Tieši konkrēti, par ko jūs gribējāt. Nu, ko jūs domājat, kāda jūsu rīcība tālāk? Kā jūs varētu izmainīt šo situāciju? Personīgi es neko, jā, visiem jāapvienojās, un tu tikai kaut ko izdarīt. Viens cilvēks jau neko neizdarīs. Kā naudas vagoni bija toreiz? Kur tie rublīši aizgāja? Jūs jau labi zinat, manuprāt, ka tā bija toreiz bankas klientu nauda, un viņi aizgāja tur, kur klienti viņu veda. Tā nebija ne valsts nauda, nekāda cita nauda. Vienkārši rubļus, acīm redzot, tur, kur viņus varēja tērēt. Jo Latvijā rubļi vairāk nebija tērējami. Bet tur bankas klienti vienkārši izņēma no kontiem savu naudu. Tāpat kā šodien jūs varat iet pie bankomāta un izņemt savu naudu. Man ir sāp sirds, kad šitos visu un aplaupīt. 30,000 necerēs, kur ir valsts prezidents, kur ir reps, ka viņš ļauj viņam šitā aplaupīt. Mūsu aplaupīt, mans bērns viņš ļauj aplaupīt. Vai to var stāvēt klusi un likvidēt? Tā nevar šitā. Mans bērns aplaup. 30,000 viņš saņem. Bet man sāp sirds, ka mani bērni ir aplaupīti. Bet es nevaru šito kaut Ne jau viss piepaistās, ja? Ne jau viss būs skolotāji. Nekāds paraksts neuzklāja ministrē runāt. Es, piemēram, šito netaisnību, Nē, tas, man laikam, ka Latvijas valstī ir jābūt. Viņš neko nesaņem. Tur nekādus paraksts nevajag, tur vajag iet vienkārši pie valsts prezidenta, lai likvidē šito.